Radio Skonto sadarbībā ar Latvijas Investīciju attīstības aģentūru, jeb LIA, uzsāka LIA uzņēmēju atbalsta programmu veiksmes stāstu sēriju, kuras laikā sarunāsimies ar dažādiem Latvijas uzņēmējiem par viņu biznesa attīstību un sadarbību ar LIA. Pirmais veiksmes stāsts, kur dzirdēsim, ir uzņēmums Neon Underground, un pie mums viesojas tā dibinātājs Romualds Petrovs. Labrīt! Sveicināti, Kārli! Iepazīstini mūs, kas ir Neon Underground? Neon Underground ir uzņēmums, kurš palīdz biznesiem kļūt pamanāmiem ielās un sociālajos tīklos, kā arī privātpersonām, kuri grib uzlabot savu atmosfēru mājās, svinībās vai kāzās ar personalizētām kvalitatīvām LED neona izkārtnēm. Mūsu mērķis vispār palīdzēt cilvēkam saprast, ko viņš grib, kāpēc viņš to grib, un pēc tam realizēt viņu ideju, līdz ar ko esam tāds uzņēmums, kuram rūp tieši rezultāts. Ražojam LED neona izkārtnes ļoti plašam pielietojumam, sākot ar vizuālo reklāmu, ārai, fotozonām, unikālām interjeram, gan kā privātu personām, mājām, kāzām, dažiem festivāliem vai korporatīviem, un vispār labai atmosfērai jebkurā telpā. Ražojam šeit pat Latvijā, Daugavpilī un eksportējam pa visu Eiropu. Pārsvarā tas ir Baltijas valsts priekš mums, bet, protams, pateicoties LIA, kļūstam populāri arī Skandināvijas valstīs. Romuald, kā radās Neon Underground un kā šī ideja pārtapa uzņēmumā, kas šodien tik veiksmīgi darbojas visā Eiropā? Ļoti labs jautājums. Ir daudz stāstām, bet mēģināšu īsi. Pēc profesijas esmu jūrnieks, jūras inženieris, un kādreiz pēc kontrakta esmu atnācis mājās, un toreiz vēl draudzene, tagad jau sieva, pateica, ka grib sev dzīvoklī kaut kādu tādu gaismekli. Paskatījāmies internetā un sapratām, ka Latvijā nemaz tādu nav, un neviens tādu neražo. Sāka meklēt tālāk un atradām Lielbritānijā. Un toreiz, man liekas, 19. gadā bija kādi 500 funti, un es tāds sev domājot, pa tādu naudu es tev pats tādu sadarīšu. No vienas no algām no jūras nopirku visu nepieciešamu un sāku eksperimentēt. Sanāca, viņa uzreiz ielika Instagramā, pāris paziņi uzreiz ieinteresējās, un tie arī bija mūsu tie pirmie klienti. Un tagad jau 6. gads, kad palīdzam visai Latvijai spīdēt. Romuald, kāda bija lielākā izaicinājuma uzņēmuma attīstībā? Tā, godīgi sakot, no sākuma viss bija izaicinājums, tāpēc, ka nebija nekādas pieredzes ne uzņēmēja darbībā, ne saprašanas ražošanā, ne tehnoloģijas mums kā tādas nebija, bet bija vēlme vispār pamēģināt, kas tas ir, tas biznesa ceļš, un pamēģināt kaut ko jaunu. Un tā vēlme bija liela, tāpēc ar visiem izaicinājumiem tikam galā. No sākuma problēmu ar kādiem klientiem, ar piesaisti tur nebija. Bija galvenā problēma vispār tehnoloģijas attīstība kā tāda, jo nezinājām, kā labāk, ko labāk, un visu, ko redzējām, nebija tik labas kvalitātes, kā gribētos, un vajadzētu attīstīt kaut ko savu. Ar to ļoti palīdzēja arī Tevs, tāpēc, ka viņš ir inženieris elektriķis, un viņš bija mūsu pirmais darbinieks, kurš atbalstīja gan ar ieteikumiem, gan ar pašu rokām un savu laiku. Sākums labs, bet kā sākās jūsu sadarbība tieši ar LIA? Paziņa man uzrakstīja, ka ir tāds Magnetika Latvija, un uzaicināja ciemos. Paldies, tev, Liena! Jā, izstāstīja, kas tas vispār ir, un tad tas vēl nebija vispār kā LIA. Jā, tas LIA parādījās bišku vēlāk. Un pateica, ka var palīdzēt attīstīties gan ar padomiem, gan kontaktiem, gan ar grantiem. Un bijām ļoti ieinteresēti. Tāpēc arī piekritām un sagribējām pamēģināt to kā iespēju. Tagad jau gan ir vieglāk. Viss notiek jau valsts līmenī. Katrā reģionā ir pārstāvniecība, kura jau ir ieinteresētā, lai pie viņiem nāktu jauni uzņēmumi un viņiem palīdzētu attīstīt, līdz ar ko attīstīt arī Latvijas ekonomiku. Viņi var dot arī bezmaksas grantus, padomus, iedvesmu kādu, ja? Gan arī ar kādu labu kafiju pacienās. Romuald, kurā brīdī jūs vērsāties pie LIA un kā tas tieši palīdzēja? Godīgi sakot, palīdzēja ļoti un vēl vairāk. Vispār deva zināšanas un padomus. Protams, kad sākam sadarbību, arī deva struktūru, jo vajadzēja taisīt atskaitas. Tas ir ļoti svarīga prasme vispār biznesā, lai viss būtu strukturēti un varētu augt. Nemazāk svarīga ir vide, jo apkārt visi ir uzņēmēji un viens otram dod padomu un mēģina palīdzēt. Atbalstīja gan psiholoģiski, ka viss izdosies, palīdzēja atrisināt to vai šo problēmu un deva kaut kādus padomus, kā to var atrisināt. Kā arī
iedeva grantus, iedomājies 30% līdzfinansējums, piemēram, izēju materiāliem, kur vēl dabūs tādu atlaidi. Kādas LIA atbalsta programmas Neon Underground ir izmantojis? Gan voucheru un inovāciju programmas arī esam mēģinājuši. Kā arī vēl bija Norvēģu granta programma, kur tiešām daudz palīdzēja, un tāpēc, ka bija finansējums, man liekas, līdz 80%, un mēs vēl nerunājam par to Altumu un LSS, kurš ir pieejams mums Latgalē. Bet tiešām ieteikums tiem cilvēkiem, kuri ir ieinteresēti, atnāciet, aprunājieties ar cilvēkiem no LIA, izstāstiet savu ideju, un viņi jums palīdzēs ar padomiem un piemeklēs to labāko programmu tieši jums un izstāstīs, kā katra no programmām jums varētu palīdzēt. Kādu praktisku ieguvumu Neon Underground ir devusi sadarbība ar LIA? Kā jau iepriekš minēju, palīdzēja gan ar kontaktiem, kuri pēc tam mūs reklamēja un bija kā mūsu papildus pārdošanas aģenti, gan ar vidi, kur visi grib kaut ko darīt un augt un attīstīt savu produktu. Tagad man vispār liekas, ka ir labākais laiks iet uz LIA, tāpēc, ka viņiem ir līdz 70% līdzfinansējums. Tu tikai iedomājies, tu izvieto reklāmas internetā un tev iedod 70% atlaidi uz tām reklāmām. Un cik daudz tu vari laist tās reklāmas un palielināt tos apjomus un piesaistīt jaunus klientus. Jo pats saproti, jo vairāk par tevi zina, jo vairāk tev ir klientu un jo ātrāk tu augsi. Jā, biznesā šodien viss tiek mērīts. Kāda ir Neon Underground būtiskākie izaugsmas rezultāti skaitļos? Ar ko tieši tu lepojies? Šis ir labs jautājums. Skaties, tagad esam lielākie tieši LED neona ražotāji Baltijas valstīs. Esam izauguši diezgan ātri. 25. gadā esam saražojuši vairāk par 1000 izkārtnēm un izsūtījām pa 21 valsti Eiropā. Protams, neskaitāmi daudz sadarbību un kolaborāciju. Jau šogad bijuši kā sponsori vairāk nekā 15 pasākumos pa visu Latviju. Un tiešām esam tur, kur esam, ne bez LIA palīdzības. Kādu padomu tu dot uzņēmējiem, kur vēlas attīstīt savu biznesu? Galvenais padoms, man liekas, nebaidieties kļūdīties. No pirmās reizes diez vai jums sanāk. Labi, ja sanāk no 10. un tas jau ir uzvara. Protams, pēc katras kļūdas taisiet secinājumus un uzlabojieties. Uzņēmēji ir gatavi jau kļūdām, un viņi saprot, ka tā ir pieredze un fundaments, lai spiestu soli tālāk. Otrā lieta, man liekas, kuru es ieteiktu, tas izbaudiet momentu. Kamēr dariet to, ko dariet, jo rezultāts ir mīts. Galvenais tas ir ceļš, kā tu to ej. Un ejiet to ceļu pēc iespējas vairāk izbaudot to. Meklējiet to, kas jums patīk pat tādos darbos, kur jums ne īpaši patīk. Un pēc kādiem 5 vai 10 gadiem jūs apskatīsieties atpakaļ un sapratīsiet, ka jūs izbaudījāt to ceļu un esat priecīgi, ka esat tur, kur esat. Tu saki, pirmā 10. reize, taču kurš ir īstais brīdis uzņēmuma attīstībā, lai dotos pie LIA? Lai dotos pie LIA, labākais moments ir vakar vai nu tagad. Tāpēc, ka jebkurā brīdī kaut vai tev ir tikai ideja, nāc pie LIA, izstāsti to. Viņi tiešām grib tev palīdzēt, tāpēc, ka ja tu augsi un attīstīsies, viņi arī augs un attīstīsies. Viņi tev arī ietaupīs tavu laiku. Ja, piemēram, tev jau ir biznes, arī aizej, apskaties, uzzini, tāpēc, ka mēs zinām, ka galvenā lieta ir zināšanas pa iespējām. Un, ja tu zināsi, kādas tev ir iespējas, tu sapratīsi, kā tās iespējas var izmantot. Paldies, Romuald, par sarunu. Lai arī turpmāk tev izdodas radīt jaunus veiksmes stāstus. Paldies! Paldies!